Es domāju, ka es savas 15 minūtes pavadīšu vairāk mazāk chronoloģiski. Es pastāstīšu, kas mani ierosināja pieteikties, pastāstīšu, kā gāja iespējamās misijas apmācībās un kā man ir gājis šo pusgadu strādājot par skolotāju. Smaids iezogas sejā neviļas. Pieteikums es studēju Lielbritānijā, studēju Londonā, savā maģistrantūrā, un bija skaidrs divas lietas. Pirmkārt, mani interesē zinātne. Es vēlos būt zinātnieks. Un otrkārt, ne tagad. Bija skaidrs, ka pēc maģistrantūras es vēlos bišķiņu paņemt atelpu un kaut kādā veidā augt, bet ne akadēmiski. Kaut kādā veidā kaut ko darīt jēdzīgu, jēgpilnu un labu, bet ne uzreiz doktorantūrā. Un iespējamā misija bija brīnišķīga iespēja. Vairāk iemeslu. Pirmkārt, es biju runājis ar iespējamās misijas pasniedzējiem un kaut kā statistiski negaidīt, visi bija diezgan jēdzīgi cilvēki trāpījušies. Un tagad esot iekšā misijā ir apmēram skaidrs, kāpēc. Otrkārt, es tieši tobrīd dzīvoju ar cilvēku, mēs bijām vairāk cilvēku, bet viens no viņiem bija cilvēks Marks, kas bija Lielbritānijā pabeidzis Lielbritānijas versiju Teach First. Viņš bija izgājis cauri Teach First 2 gadiem. Un vienkārši ik pa laikam vakaros tērzējot par to, kā tas ir 2 gadus būt skolotājam nevisai labā Manchesteras skolā, bija skaidrs, ka tas ir kaut kas tāds, kas varētu atstāt milzīgu iespaidu uz cilvēku un milzīgu iespaidu pareizajā virzienā, milzīgu iespaidu cilvēku izaugsmē. Un visu šī sagritības dēļ es pieteicos iespējamajā misijā, kas ir arī brīnišķīgs veids, kā padzīvot pāris gadus Latvijā ar puslīdz ok algu, skolotāju algu plus stipendiju. Un tā, ka principā tev nav jāiesniedz uz 1000 uzņēmumiem pieteikums, tev ir kārtīga sagatavošanās, kārtīga apmācība un ir milzīgs atbalsts no tieši iespējamās misijas organizācijas, lai tev iekārtotu tavā siltajā skolas vietā. Un tās ir saistības uz 2 gadiem, kas ir, manuprāt, bija tieši tas, ko es vēlējos, lai atkal sagatavotos zinātnē. Un te nu es esmu, un pirmais kārtīgā satikšanās man personīgi ar misiju, atlases kārtas, protams, sveiki, labdien, lūk man intervija un tā tālāk, bet pirmā kārtīgā satikšanās bija 6 nedēļas vasarā, vasaras akadēmija, vasaras skola. Un es sākotnēji biju ārkārtīgi skeptisks par to, kāda būs man kolēģi. Man bija sajūta, ka iespējamā misija ir pozitīvisms, optimisms, viss ir labi, viss ir lieliski, bez jebkādas skepses. Un iespējamā misija ir pozitīvisms, ir optimisms, bet tas ir evidence-based optimisms. Tas ir uz pierādījumiem pamatots optimisms. Ka mēs visi cilvēki, kas bija šajā, bija dalībnieki, visi bijām entuziasti. Un nevis bez nosacījuma entuziasti, bet entuziasmi ar sajūtu. Būs grūti, ne viss izdosies, būs problēmas, ir neatrisināmas lietas, bet mēs varam izdarīt ļoti daudz. Un arī tas iet arī darbā skolā, ka nav tā, ka mēs satiekam kaut kādu bērnu, un citi skolotāji saka, ko nu vairs ar viņu, viņš ir norakstīts gadījums. Ir skaidrs, ka jā, ir problēmas un tā tālāk, bet pie tā var strādāt. Un tieši šī sajūta, ka viss nebūs ideāli, bet būs daudz labāk nekā ir šobrīd, jo tas gluži vienkārši var būt, tas ir tas, kas mani piesaistīja manos kolēģos visātrāk.
Un iedomājamies situāciju, jūs nonākat, jums 2 nedēļas jādzīvot dienā kopā ar 20, 30 cilvēkiem, ko jūs nepazīstat. Ir milzīga iespēja, ka kāds jums sāks krist uz nerviem pirmajā dienā, un tad viss būs. Un ir milzīga iespēja, ka tāda būs daudz. Un tā nebija, tā gluži vienkārši nebija, par ko es biju vairāk nekā patīkami pārsteigts. Nodzīvo 1 dienu, no 8 līdz 8 otru dienu, 3, 4, 5. Un, protams, tie visi cilvēki nav kaut kādas kopijas, un ir dažādi background, ir dažādas politiskās pārliecības, dažādas skatījumi uz pasauli. Nav tā, ka viņi visi ir tavi dvēseļu radinieki, bet viņi visi ir cilvēki, kas ir cienījami, kas ir ar skaidru skatījumu uz to, ko viņi vēlas sasniegt, un kam ir šis te drives, ir šis te entuziasms. Un es nekad nebūtu gaidījis, ka 2 nedēļas apmācību var būt tik patīkamas. Jo pirmkārt, jūs esat apmācībās, kur visi jūsu sola biedri, skolas biedri, visiem ir absolūts entuziasms par to, ko viņi tagad saņem. Tā, ka tu sēdi un tu var vienu brīdi panīkt, bet tu redzi, ka citi ies un dzīs uz priekšu. Un šī vide, kur visi iet un dzenās uz priekšu, brīnišķīgi. Otrkārt, cilvēki, kas tev pasniedz vasaras akadēmijām šīs 2 nedēļas, viņi tev pasniedz, principā, kā pareizi pasniegt. Un cilvēki, kas pasniedz, kā pareizi pasniegt, prot pareizi pasniegt, kas ir brīnišķīgi. Un, manuprāt, es ievērojami vairāk iemācījos skatoties uz to, kā tiek strādāts ar mums šajās 2 nedēļās, nevis klausoties teorētiskajā daļā. Jo nav tā, ka tev lekcijas formā stāsta, ka lekcijas ir slikti, vai arī, ka lekcijām ir kaut kāda ierobežota vērtība. Tev to stāsta, izmantojot pedagoģiskās metodas, kas ir aizraujošas, kas ir iesaistošas, kas tev liek apstrādāt to informāciju, nevis gluži vienkārši pasīvi 2 nedēļas sēdēt un saņemt. Un šis te darba biedru un pasniedzēju kombinācija, tas bija kaut kas tāds, kas atkal jau bija gluži vienkārši teicami un negaidīti. Nu jā, tās bija pirmās 2 nedēļas, otrās 2 nedēļas, protams, pirmā sastapšanās ar bērniem, un pirmā sastapšanās ar bērniem ir neaizmirstama. Darba nav ārkārtīgi daudz, tās stundas, kas tev jānovada dienā, bet tu par tām domā tik daudz, tu slīpē, tu nodarbojies ar audzināšanu šīs 2 nedēļas, kurās principā mēs esam pasniedzēji mācību vasaras nometnē, kur ir gan nometnīgas lietas, gan diezgan klasiskas skolas lietas. Un, jā, pirmā sastapšanās ar bērniem, un tu saproti tajā brīdī, ka tu neesi ideāls pedagogs. Un tā ir man šeit ļoti, ļoti svarīga lieta, ko saprast. Nav tā, ka tev tās 2 nedēļas visīs apmācības ir padarījušas par personu, kas prot visu un dara visu. Bet tad, kad tu pieļauj kļūdas, tev ir cilvēki, kas tev palīdzēs tās kļūdas analizēt, kas tev palīdzēs pašam saprast, ko tu vari izdarīt labāk. Un tev ir cilvēkam, tu vari paprasīt padomu, man šoreiz šitas te nesanāca, kā es to varu izdarīt. Un es pasniedzu ķīmiju šajās 2 nedēļās. Es pats ar ķīmiju neesmu saskāries kopš savas vidusskolas. Un tad tajā brīdī tu saproti, ka tev ir jāiet un jāprasa palīdzību, un tad, kad tu iesi prasīs palīdzību tev tiks piedāvāta. Un tas, manuprāt, ir arī tagad strādājot skolā pats fantastiskākais, ko misija piedāvā. Tas, ka man pirmajā semestrī bija brīdis, kad bija ārkārtīgi grūti, kad bija sajūta, ka viss ir iestrēdzis, ir daudz mājas darba, parādās kaut kādas problēmas ar klašu uzvedību,
ir sajūta, ka viss ir diezgan slikti. Un šādi brīži būs. Un man ir 3 cilvēki misijā, kam es varu zvanīt. Man ir 1 cilvēks nozīmēts skolā, pie kā es varu iet un par to runāt. Un no maniem misijas iesaukuma biedriem ir 2, 3, 4, 5, kam es varu aizrakstīt un pateikt, man vajag palīdzību ar to un to. Un tas vienkārši tas atbalsta tīkls, kas ir apakšā, mums izausts, ja tā var izteikties, tas ir kaut kas. Man ir grūti iedomāties, kā ir pirmo reizi sākt strādāt skolā, ja tev nav šāda atbalsta tīkla. Un jā, tas ir kaut kas, bez kā es nevarētu izteikt. Nu jā, un tad ir šī te, atgriežoties, pirmā iepazīšanās ar bērniem, beidzas vasaras apmācības un sāks misija, un ir septembris. Un tu ieeji skolā ar milzīgu entuziasmu un tu smelsies tagad visu no tiem labākajiem skolotājiem, kas tev ir bijuši dzīvē. Un tu ņemsi visu, ko tev piedāvā tava iepriekšējā pieredze, un tu to visu saliksi visu loģiskā un strukturētā veidā, un tev viss būs lieliski. Un tad tu saproti, ka tā nav. Un tad tu saproti, ka vienmēr būs pienāk brīdis, ka tu jau pēc 4. stundas saproti, ka tu neesi atradis laiku, lai paņemtu kavējumus. Tu nezini, kur bērni nav bijuši klasē. Un tad tā ideja par to, ka tu sekos līdz katram bērnam un sekos līdz tam, kā viņi strādā, tas mazliet saļodzās tajā brīdī, jo tu nezini, vai viņš ir bijis klasē, nemaz nerunājot par to, cik labi viņš saprot vielu. Un viss šīs detaļas tev uzklūp pa brītiņam virsū. Un pirmais semestris man ir bijis cīnīšanās semestris. Pirmais semestris ir bijis semestris, kurā viss šīs negaidītie sīkumi, par kuriem tu neiedomājies, būvējot savu skaisto izglītības vīziju, kurā visi šie sīkumi parādās, un kurā tev ir iespēja atkal jau jebkuram no maniem kolēģiem prasīt, kā tu savāc kavējumus. Man ir problēmas ar to un to, vai kādam nav bijušas līdzīgas problēmas. Mans iesaukums ir 6. iesaukums, kas nozīmē, ka pirms manis ir bijuši diezgan daudz cilvēku, un gan jau, ka kādam no viņiem ir bijušas līdzīgas situācijas kā manējā. Un atkal jau ir viss šī cīnīšanās. Un tad jautājums, ko tas dod, kāda jēga cīnīties, kāpēc es eju un cīnos ar šīm te mazajām ķibulēm. Viens ir kaut kāda sajūta, ka tu dari labu. Un ne tikai dari labu tā, ka tu atnāc mājās un paglaudi un saki, es tagad esmu skolotājs, es izglītoju jauno paudzi un būvēju mūsu nākotnes sabiedrību. Nē, ir tā, ka ir projekts, tu uztaisi sociālajās zinībās projektu 9. klasēm par to, kā samazināt cilvēku ietekmi uz vidi. Un pēc šī projekta līdz šai dienai mūsu skolā ir apmēram 10 recycling kastes, kurās bērni met un skolotāji met papīrus, un paši 9. klasnieki saorganizē, kā tos izved. Un tajā brīdī, kad tev tas ir sanācis, un es atvainojos, nevis tev tas ir sanācis, bet bērniem tas ir sanācis. Un vienīgais, ko tu esi darījis, ir devis viņiem šādu iespēju. Tad es pateicis, jums ir brīvas rokas, šāds ir jūsu mērķis, šīs ir lietas, ko es vērtēšu, dariet. Un šajā situācijā, kad tu dod bērniem iespēju sasniegt to, ko viņi var, tajos brīžos, kad tu dod bērniem iespēju izpausties un darīt un ņemties, un ir kaut kādi šādi rezultāti. Un šajos brīžos tā sajūta, ka tu dari labu, ir kaut kas bišķiņ spēcīgāks par atkal jau to pašu sitienu sev pa plecu un lieliem lozungiem par sabiedrības nākotni. Un otrā lieta, kāpēc cīnīties, šis ir vissmagākais darbs, kāds man ir bijis mūžā. Maģistra darba rakstīšana, ko es darīju, matemātiskā modelēšana par cilvēku evolūciju. Papīra, problēmas ar programmēšanu un tā tālāk un tā joprojām.
Un tad tev ir dienā, un otrais variants ir tev dienā ir tur klasvedības problēmas ar to klasi, un tajā klasē tev īsti neaizgāja stundas, un tā tālāk, un tad mājās labo darbus, un plāno stundas, un vēl plāno stundas, un vēl mazliet plāno stundas. Šis ir smagākais darbs, kādu es jebkad esmu darījis, un pēc tam, kad es būšu pabeidzis savus 2 gadus misijā, esmu absolūti pārliecināts, ka mans darba spējas, mans spējas plānot laiku, mans spējas efektīvi izvēlēties kaut kādas stratēģijas, risināt problēmas, ka tas viss būs kļuvis vienkārši tik daudz gludāks. Un ka es būšu gatavs iet atpakaļ savā lielajā ilgtermiņa plānā par zinātni, kas nekur nav palicis. Es būšu gatavs iet tur atpakaļ labāk, efektīvāk un ar daudz lielāku atdevi. Un vienlaikus šajā procesā es būšu panācis, ka pāris jaunieši mazliet vairāk un mazliet dziļāk šo to zina par datoratkarībām vai startupiem ekonomikā. Un jā, tas arī tas, kāpēc esmu iespējamā misijā.